Žēlastības diena ir iesākusies un priecājamies būt kopā raidījumā, ja mani ļaudis. Pie mikrofona Tālvalds Talbergs un turpināsim lasīt Jesejas grāmatu. Šodien lasīsim 4. nodaļu. Sveicinu studijā Apustuliskās draudzes Platonas kristiešu centras mācītāju Ārni Sīli. Labdien! Un Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas Rīgas svētā gara draudzes mācītāju Robertu Otumeru. Labdien! Tātad 4. nodaļa. Tanī dienā 7 sievas pieķersies vienam vīram un sacīs: mēs ēdīsim pašas savu maizi un terpsimies pašas savās drēbēs. Tikai ļauj mums saukties tavā vārdā, atņem mums mūsu negodu. Tanī dienā tā kunga jauno atvašu dzimums būs par glītumu un par godu, un zemes auglis par lepnumu un jaukumu Izraēla izglābtajiem. Tad Ciānā pāri palikušie un Jeruzālemē savu dzīvību paglābušie tiks nosaukti. Viņa svētie, visi, kas Jeruzālemē uz dzīvi pierakstīti. Kad tas kungs nomazgās Ciānas sievu un meitu nešķīstumus un iznīdēs Jeruzālemes vidū tās daudzos asinsgrēkus ar tiesas un šķīstīšanas garu, tad tas kungs klās pār visu Ciānas kalnu un tā svētku sapulcēm padebesi un dūmus dienā un uguns gaismas mirdzumu naktī. Un pār visu klāsies tā kunga godības pārseks, kas dos pavēni no saules karstuma dienā un pajumti negaisā un lietū. Fantastisks raksts, bet pirms mēs pie tā noslēguma, pie tā brīnišķīgā 4. pāns, mēs jau pagājušajā raidījumā nedaudz par to domājām. Kas tas ir par laiku? Jūs esat Bībeli vairāk pētījuši. Kas tas ir par laiku, par ko tiek runāts 4. nodaļas 1. pantā? Tanī dienā 7 sievas pieķersies vienam vīram un sacīs. Es teiktu, tas ir ļoti labs jautājums, jo bieži mēs, ja mēs teiksim, šeit pārstāvam protestantus, bieži mēs vienkārši ņemam Dieva praviešu vārdus, ja vēl piemetinām no vecās derības, un uzreiz pielāgojam sev. Un kaut kā viegli paskrienam garām, kas to ir teicis, kādos apstākļos, kāpēc un tā tālāk un tam līdzīgi. Un būtu labi, ja mēs atminētos, kad tas ir savam laikam, savai vietai, un tas, ko Dievs lietoja kā pravieti, vienkārši ebrejs. Mūsu kolēģis Deiks no pagājušā gadsimta, viņš saka tā, te ir runa par laiku pēc Armagedonas kaujas. Kas te notiek, jo pēc šīs kaujas tik daudz ir šie vīriešu kārtas cilvēki kritušie, kā nepietiek, teiksim, sievām vīru. Un arī var noprast, ka pēc tam tai laikā nebūs daudz sievība. Tā. Bet Dievs... Jo te viņi saka, mēs ēdīsim paši savu maizi, mēs ģerbsimies savus drēbes, tev par mums nebūs jārūpējās, tikai ļauj mums saukties tavā vārdā. Bet tā doma ir tā kā pa nākotni, ka runa, ka tas vēl būs, vai tas kaut kāds jau no mūsu skatu viedokļa kaut kāds pagātnes notikums, ko tas komentētājs saka, es tā kā nesapratu. Komentētājs Deiks runā, ka te ir runa par laiku pēc Armagedonas kaujas. Tātad nākotnē? Jā. Jā, tas varētu būt arī mums priekšā, mūsu nākotnē. Bet Dieva pravieši nekad nav runājuši un pateikuši to drīkst tikai tā vai ne savādāk un tas tā. Dieva vārds ir tik bagāts, tur daudz kas iekšā. Un kad es zināju šo informāciju, ka šodien būs runa par šo 4. nodaļu praviešu Jesejas grāmatā, tad manas domas visvairāk saistījās par to, ka te var, manuprāt, es nesaku, ka es zinu vai kā, bet manuprāt, te ir runa, var saskatīt kaut ko jau mūsu laikā, kas notiek kristīgā baznīcā vai kristīgā draudzē, jeb Kristus miesā. Tā kā es minēju iepriekš, mēs parasti neprasam vai neiedziļinamies, kas, kur, kad, kā, uzreiz lietojam. Ja? Bet mūsu saknes ar
kā Jēzus sacīja, pestīšana nāk no jūdiem. Viņš samariešu sievai saka, mūsu saknes, jā, tās ir tur. Un mēs esam, jāsaka tā, Jēzus ir to starpsienu nojaucis. Un nav vairs, ka tie ir tie, vai mēs esam kaut kas citi, ir viena miesa Kristū. Un kas ir šī te draudze, kurai pieder šie apsolījumi. Un, manuprāt, jau šodien kaut ko tādu var redzēt, ka mēs teiksim, novirzieni ir daudz. Ne tikai konfesionālie, bet ir ļoti daudz. Un kaut kā katrs iet savu gaitu vai dabīt. Mēs domājam visu uz vienu virzienu, visu vienajiem. Ja? Bet Efeziešiem 4. nodaļā vēstulē tur rakstīts par to, ka tie amati, ko Dievs dod, kalpošanas amati, viņi doti, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr visi sasniegsim vienību Kristus atziņā un tā. Jā, tas būs nākotnē. Jā. Ko tu domā, lasot šo? Es domāju, ka es gan neizslēdzu, ka varētu būt, ka tā varētu būt arī kaut kāda nākotnes aina, kas arī mums priekšā tā kā stāv. Bet es domāju, ka tas, par ko Jesai runā, tas ir kaut kādā tuvākā nākotnē arī. Bieži vien jau Dievu vārdam mēdz būt vairākas tā kā vietas, kur to var pielāgot, kā tas piepildās, un arī, ka tas ir nedaudz arī uz to vēsturisko situāciju. Tad, kad Izraels sadalās tajā mazākajā daļiņā Jūdā un Jeruzālem, nevis Jeruzālem, bet Izraels, un kur tad iekaro no austrumiem nākošu spēku šo Izraēlu valstu, un tad tā vēlāk tiek saukta par Samariju, un ka tur arī ļoti daudz vīri ir aizvesti prom, vēl kas pretojušies tie krituši, teiksim, arī karā, un ka tiešām tas trūkums to vīru ir tik liels, ka 7 sievas gribēs pie viena vīra ķerties klāt. Un ka tas patiesībā tādā garīgā plāksnē ir sots Izraēlam par nepaklausību Dievam, un ka viņi ir gājuši pie elku dieviem, nevis turējušies līdzi patiesajam Dievam, radītājam. Jā, jo tas iemesls jau ir tas, ka ļauj mums tikai saukties tavā vārdā. Jeb, varētu tā domāt, ļauj mums pieņemt tavu pilsonību. Es tā šausmīgi vienkāršoju. Ja? Paskatieties, kas tagad notiek. Lai dabūtu Eiropas pilsonību, fiktīvās laulības, zeļ un plaukst. Es šeit nedomāju šo te kontekstu, es to dodu tikai kā piemēru, lai noņemtu to negodu, tātad tas negods ir milzīgi liels. Un plus vēl nav vairs arī, kas aizstāv, pat vārdu tiešām nozīmē, vīri jau ir zem zemes. Un tādā negodā sievietē dzīvot, protams, viņa saka, un te nelīdzēs nekāds feminisms, nekāds arī kristīgais feminisms, ja viņas pašas pastāvēs, viņas nevar pastāvēt bez vīriem neviena. Bet tanī dienā, lūk, viņas ir gatavas, viņas saka, mēs ēdīsim paši. Bet te netik daudz par šo te, ko viņas darīs, jeb kādu, bet te vispār tā situācija, pareizi, ko tu sacīji, kur noved, kad izredzētā tauta seko pesteļiem, seko maņticībai, seko visāda veida dievekļiem, pašdarinātiem. Redz, kur tas noved. Un te jau ir tas jautājums, vai to var attiecināt uz mūsdienām? Jā, vārdu tiešām nozīmē, var attiecināt uz mūsdienām, jo paskatieties, te ne tikai sievas vien, vīri vispirms. Ja jūs nodarbojaties šodien ar visāda veida maņticību, jeb visāda veida, respektīvi jūs nekalpojat Dievam, nesauksim tos visus blakus variants, bet ja jūs nekalpojat Dievam, ja jūs nesat sava nama priesteri, tādā gadījumā veči, vīri, piedodiet, ka es jums tā saku, barosiet pienenītes, tārpiņas,
barosiet. Redz, kur ir rezultāts. Un sievas nebaros tārpiņas un pienenītes, bet sievas paliks kalnā. Un viņas būs gatavs, varbūt aiziet pie pilnīgi sveša, būs kā kauns, un viņas būs gatavs aiziet pat varbūt pie svešas reliģijas. Es to saku tagad līdzībā. Padomāsim par to, jo primārais jau ir Dievs šajā savā vārdā, ko viņš caur Jeseju saka, tas ir vīri, vecie, galvenie. Jūs esat aizgājuši, jūs vairs nesakiet savai ģimenei, jūs vairs nesakiet savai draudzei, jūs vairs nesakiet savai tautai, tas nav labi, ko jūs darat, bet jūs ejat un dziedat līdzi, jūs ejat un dancojat līdzi, jūs ejat un vēl nezinu, ko darat līdzi, jūs neiebilstat. Jūs nestāvat pretī kā mūris, un ja jūs nestāvat pretī mūris, gaida pienenītes. Pārāk skarbi, es to saprotu. Bet tas ir fakts. Un ja mēs to neņemam šodien vērā, mēs jau varam teikt, Izraels, jā, viņi tādi, kā Dievs pats par viņiem saka, stūrgalvīgi, bet tur ir vēl labāk cietu pauri, un tur ir vēl kāds visi tie epiteti ar asiem stūriem pauris. Brīžiem, ziniet, jāsaka ir godīgi, kāda atšķirība. Mēs esam vēl brīžiem daudz cietpārvāni. Un es te nerunāju par pagāniem, es nerunāju par valdībām, es nerunāju par tiem, kuriem patiešām ir ciets pauris, un viņiem ir tas, viņi tādi ir, jo viņi nav sastapuši Dievu. Bet mēs, kas esam sastapuši, un ja mēs ejam šo te variantu, kas te ir aprakstīts, tad, mīļie draugi, pirmie būsim priekš tarpiņiem un pienenītiem. Bet es vēl domāju, mēs jau kā ticīgi cilvēki zinām, ka ar pienenītiem un tarpiņiem jau tas viss neapstājās, ka tur jau trakāk. Pareizi, paldies, ka tu esi tikai tālu. Jā, es jau sapratu, jā. Izteikti pienenītiem un tarpiņiem. Tā kunga žēlastība varbūt ir, kad viņš miesa paliek pienenītei, bet savu bērnu viņš izrauj kā pagali. Arī tāds variants būtu. Es nedraudu ar Elles ugunīm. Bet par to ir jādomā. Un iemesls, paskatieties, ir tikai un tik ļoti vienkārši. Tu esi aizgājis prom, tu esi blakus turējis Dievs, vienkārši blakus turējis savā mājā, tu neesi pateicis nē, tu neesi pateicis savā ģimenē, stop, tā ir pagāna dievība. Un kā lai pasaka stop, ka nav mācīta? Kā lai pasaka stop, ka neatšķir? Jūs paši zināt, ka šodien ir tik ļoti grūti atšķirt mums pašiem, kur vēl vairāk, vienkārši vīrs nāk no darba, noguris, cīnās, vai tad viņš tur analizēs. Tas ir pagānisms un tas nav pagānisms. Tā tauta iet. Bīskaps neko nesaka, mācītājs arī neko nesaka, priesteris neko nesaka. Tā iet, mēs šajam uz dievkalpojumu, atkal sūdzam grēkus, atkal šķīstamies, neejam tālāk. Es domāju, ka šī doma ir ļoti svarīga, ko jūs, brāļi, pacēlāt, jo kaut kā ar visu to laiku un visām tām labām lietām paliek novārtā tas, ka Dievs ir tas, kam pieder tiesas spriest. Un kad mēs lasām korintiešu vēstulē arī, ka tur savā laikā tur rakstīts arī par mums, kas mēs mācam vai savā veidā ceļam Dieva draudzi vai kalpojam, mūsu darbi arī tiks pārbaudīti. Un izrādās, ka tur tik ir kādi materiāli, daži materiāli, kas izturēs to pārbaudīšanas uguni. Un ja kas neizturēs, un tad es domāju, vai tiešām varētu būt tā, kad tas, ko es daru, vai ko es mācu, vai skaidroju, vai tiešām tas varētu sadegt, vai tiešām, bet patiesība ir tā, ka tas, ko Dievs redz un kā viņš redz un kas ir viņa vārds, es atzīšos, es daļu zinu. Es nezinu visu.
Un lai Dievs man palīdz, kad es varu vēl rakt un meklēt un pēc iespējas no patiesību, kas tur ir. Jā, bet zini, šodien ir ļoti svarīgi. Ir labi rakt, bet šodien ir vissvarīgākais neklusēt. Šodien ir vissvarīgākais runāt un sacīt, jo ļoti bieži es sastopos ar to, kā klusē. Tu zini, tas saskan ar to vārdu, kas ir Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā Laodiķejas draudzē rakstīts. Tur ir tā, ka Dievs saka, tā kā tu neesi ne augsts, ne karsts izpļauš no savas mutes. Un tad es domāju par to, ka mēs esam tā, vajadzētu būt tā ar Dievu, ka mēs esam tā kā viņa mute. Tā kā mēli vai kas, vai mēs runājam. Un ja ne augsts, ne karsts, viņš izpļaus. Tas ir, es domāju, baigi bēdīgi. Es vēl gribēju pie tā sacīt arī par to, par tām elgdievībām, ka mēs klusējām. Bet vispār jau arī, ja tā padomā, jau mūsu sirds jau pašas arī diezgan naskas ir. Ne tikai, pievērsties, kaut kādām citu reliģiju dieviem, bet, gluži vienkārši patiesībā jau mēs jau redzam pēc sirds, ka aiz katra grēka jau patiesībā slēpjās elgdievība. Ja mēs pārkāpjam laulību, tad iespējams seks ir kļuvis par mūsu elku. Ja zogam, nauda kļuvis par mūsu elku, melojam, slava. Tur katram ir pašizdomāti elki, ja jau mēs nesakojam jau kādreiz izdomātiem, tad mēs katrs izdomājam. Un svarīgi, ka mēs pie Dieva vārda nākot, ieraugam tur, kur mēs esam sekojuši šiem elkiem un tos grēksūdzē Dievam izsūdzam, lūdam piedošanu. Un ja mēs paši tajā dzīvojam un atpazīstam, tad mēs arī varam citu sirdis vest pie tā. Tieši tā. Un te ir tas brīnišķīgais. Žēlastības diena un laiks šodien ir. Jā. Es varu nākt Kristā kunga priekšā, tu vari Kristā kunga priekšā, tu vari Kristā kunga priekšā. Mēs visi varam nākt tā kunga priekšā un nožēlot. Dievs piedod. Viss vienalga kādu grēku. Un tas kungs ir apsolījis. Es piedošu. Tas ir rakstīts. Labi, mēs nerunājam par šo vienu nāves grēku, par to mēs nerunājam. Bet tos, ko tu uzskaitīji, vienalga, vai tā ir pat aprunāšana, vai tās ir ļaunas domas, vai vēl nezinu, kas skaudība un nenovīdība un viss pārējais, tas ir iespējams nākt un nožēlot. Tā traģēdija ir vēl lielāka. Kad cilvēki nesaprot to, ka to vajag nožēlot. Labi, Zads ir to saprot. To vajag nožēlot. Tos lielos grēkus, tos saprot, tos nožēlo. Bet visi tie sīkie, mazie, kur tevi nepārtraukt Sātans vedina nost no tā ceļa. Un te patiešām Svētais Gars runā, spēcīgi runā uz mums ikvienu. Pat es gribētu teikt tā, šodien ir īpaši vajadzīga Svētā Gara klātbūtne katram personīgi, Svētā Gara vadība katram personīgi. Jo Svētais Gars jau saka, viņš jau saka. Es vēl domāju, tu saki, lielie un mazie grēki, tas jau arī pēc kādas mērauklas mēs mēram. Protams. Jo, ja mēs pēc pasauli... Nav jau ne lielie, ne mazie, tieši tā. Ja mēs, tādu, teiksim, pasaulīgi pēc tā ļaunuma, ko tas grēks nodara, tur, teiksim, varētu likties, kad slepkavība un zakšana ir lieli grēki, bet, teiksim, tas, ko svētajos rakstos mēs skatāmies, ka pēc Dieva mērauklas jau patiesībā vislielākais grēks ir tieši neticība viņam, un elgdievība, no kura izriet tad pārējie visi grēki. Un tāpēc arī tas tik krasi tiek nosodīts. Un kur, teiksim, cilvēkam no malas, kas Dievu vārdu nepazīst, liekas, vai tā nav pa skarbu, teiksim, sots. Jo tādu lielumu, mazumu salīdzinot, liekas tiešām, viņš tur noslepkojas nekādu, bet ka tiešām tas jau ir tā sakne visam. Un kad ar to sakni jātiek galā, un tad arī pārējās lietas var sakārtot tam līdzi. Es domāju, draudzēs, kad kalpojām padomu laikā, atsevišķas konfesijas bija, un manuprāt, mans vērojums,
katrā konfesijā bija savu uzskati, kas ir tie lielākie grēki un tā, un arī šie iepriekš uzskaitītie. Vienā konfesijā pīpēšana, otrā konfesijā dzeršana. Un tad, bet, manuprāt, kas to savā veidā to gaisu sajauc, ir, kad cilvēki, es citu, kad katrā kristīgā baznīcā vai draudzē dzird par grēku. Vairāk vai mazāk, jā. Bet kaut kur, manuprāt, pietrūkst tas, ka cilvēks ar to savu nastu, ar to savu brūci, kaut kur pavirši viņš tiek dziedināts, vai jeb netiek, vai viņš tic, un tad ir tā, ka viņš ik pēc laika atkal nāk ar to pašu. Bet, kad Dievs dotu viņam līdz galam to procesu iziet, kad viņš ir, labi, tas būtu cits jautājums. Mums draudzē tikko bija ciemojās kāds laulāts pāris, kuri pēc padomu laika uzskatiem, tātad viņi ir to darījuši, viņi ir nocirst, viņi ir prom un cauri. Ko tad darīt ar Dāvidu? Ja? Ko darīt ar viņu? Plēst laukā viss, kas par Dāvidu rakstīts, ko viņš darīs no Bībeles. Ja? Un kāda svētība bija? Kāda svētība redzēt, ka cilvēks varēja bez aizspriedumiem un bez aizvainojuma stāstīt tam, kāds viņš ir bijis. Ar visu savu ticību, ar visu savu ticīgiem vecākiem un tālāk un tā tālāk. Bet kā Dievs caur šīm grūtībām, kā viņš ir viņu malis, šķīstījis, karsējis vai malis pamatīgi. Un prieks bija dzirdēt liecību. Tieši tā. Bet tagad par to skaisto pusi šajām nodaļām. Tanī dienā tā kunga jauno atvašu dzimums būs par glītumu un par godu, un zemes auglis par lepnumu un jaukumu Izraēla izglābtajiem. Tad Ciānā pāri palikušie un Jeruzālēmē savu dzīvību paglābušie tiks nosaukti viņa svētie. Visi, kas Jeruzālēmē uz dzīvi pierakstīti. Kad tas kungs nomazgās Ciānas sievu un meitu nešķīstumus un iznīdēs Jeruzālēmas vidū tās daudzos asinsgrēkus ar tiesas un šķīstīšanas garu. Šeit man ir jāsaka tie, kuri lasa jauno tulkojumu, lūdzu atzīmējiet sev 4. pants. Tā ļoti interesanti ir uzrakstīts, kad kungs nomazgās Ciānas meitu netīrību un Jeruzālēmas asinis, noskalos ar taisnības garu, ar garu, kas sveļ. Es jau pirms raidījuma jau jautāju brāļiem, vai vispār tādu vārdu dzirdējuši, garu, kas sveļ. Es domāju, ka nākotnē cilvēki lasīs šo un īsti tāpat tās neko nesapratīs. Bet ir vajadzīga šī šķīstīšana, jeb gars, kas nāk un šķīsta vispirms manu prātu, manu sirdi, un tad es arī esmu spējīgs nākt patiesā grēksūdzē un saprast, ka tas ir nepareizi, ko es esmu darījis. Savādāk nav nozīmes, savādāk nevar. Jo tad, kad tevi svētais gars pārliecina, tad tu esi nokritis ceļos, tad tu raudi, tad tu saproti, Dievs piedod. Es esmu caurkritis. Vienalga, vai ir izglītība, vai nav, vai vecāki ir ticīgi, vai nav ticīgi, viss vienalga. Tu nāc Dievu priekšā tikai ar patiesu par to, ko tu sacīji, lai būtu šī patiesā nožēla. Lai patiesi tu esi dziedināts, lai patiesi tu esi brīvs. Jo šodien jau ir tā, nožēlo grēks un staigā saistīts. Tā turpina staigās saistīts, jeb sasiets. Tu nožēlo, bet jau domas jau iet jau nākošajā ko tu darīsi. Labi, tev Dievs ir piedevis, bet kā Jēzus saka, es tev piedodu, ej un negrēko vairs, lai, un tālāk arī ir rakstīts, lai tev nenotiek jo ļaunāk. Tas ir tas fakts. Un šodien faktiski ar vien ļaunāk notiek. Ja mēs skatāmies
Vienalga, vai mēs skatāmies lokāli Latviju, vai mēs skatāmies Eiropas Savienību, vai mēs skatāmies visu pasauli, notiek ar vien ļaunāk. Šoks vispār ir, godīgi jāsaka, ir piemēram, tāpat Amerikas Savienotās valsts, fantastiski skaistas, brīnišķīgas, lielas draudzes. Dievlūzēji, slavētāji, viss ir augstākajā līmenī, projektori un projekcijas un mūzika un tumbas un lāzeri un viss pārējais. Amerika grimst totāli. Kas notiek? Un zīmīgi vēl, man liekas, pie tā ir, ka tās jau īstenībā gan Eiropas Savienība, gan Amerikas, tās jau ir, varētu sacīt, postkristietiskās valsts. Un tāda, teiksim, samaitātība, kāda ir Eiropā un Amerikā, nav atrodama nekur, nekur nav atrodama ārpus kristīgām valstīm. Tas par homoseksuālismu un transpersonu un visas pārējās šīs te un abortus kādā daudzumā iet. Un tad, man liekas, piepildās tas Kristus vārds, kuru izdzina vienu ļauno garu ārā, un ja to neaizpilda ar svēto garu, kad tur nāk 7 ļaunāki vietā. Varbūt pie šī jautājuma der atminēties, ka to jau neviens nav teicis, bet Eiropas Savienība un arī Eiropas valūta skaudīja par amerikāņu dolāru. Un beigās skaudības dēļ Jēzu nodeva. Skaudības dēļ, tur ir, kā jau tu brāli sacīja, turpat var kaut kāds pilnīgi ļaunums slēpties aiz tā. Bet atgriežoties pie šī, ja es tā drīkstu, pie šī par grēku piedošanu un par šķīstīšanu, man liekas, manuprāt, skaidri izteikts ir 1. Jāņa vēstulē 1. nodaļā 9. pantā. Tur runa ir par, ja mēs atzīstamies, izsūdzam, viņš piedod. Bet ne tikai piedod un šķīsta. Un es vēroju, ka tas ir process. Tas nav tā, ka viss kārtībā aiziet. Bet tas ir process, kamēr tas nonāk līdz galam, tas ir nodarīts. Un manuprāt, arī nav tā, ka tagad ir. Ja? Bet kamēr mēs esam miesā, mēs esam pakļauti, mēs uztveram arī šos visus izaicinājumus, kārdinājumus, kas nāk no ienaidnieka, no pretinieka. Un par cik mēs meklējam, turpinām meklēt to kungu un turēties pie viņa un sekot viņam, mēs pastāvēsim, mēs uzvarēsim, jā. Un es domāju, arī šie vārdi, man liekas, tas ir brīnišķīgs mierinājums uz tā visas iepriekšējās, teiksim, nodaļas fona. Kur vārdi? Es domāju, sākot ar 2. pantu, ka tā kunga atvese vai dzimums, par ko tad te runa ir par Mesiju, par Kristu, kurš reiz nāks un kurš, teiksim, dos to cerību un grēku piedošanu visiem viņa svētajiem, kas ir tā kā ierakstīts šajā dzīvības grāmatā, ka tiem, kas ar viņu kopā ies un ticībā uz viņu savas dzīves dienas vadīs, ka tiem būs pasargājums no visām apkārtējiem uzbrukumiem, ka Dievs savus bērnus neatstās novārtā. Tieši tā, te ir tāda gaiša nākotne, bet būtu jāpasvītro vēl, ka te ir runa par Izrēlu, runa par Ciānu, runā par tiem, kas tur būs, par to pārpalikumu. Jā, jo citur rakstīts ir, kad tikai atlikums kāds paliks, kad tur, un arī citā rakstvietā ir teikts, šeit rakstīts par 7 sievām, kas pieķersies vienam vīram, citur pravietis min par 10 vīriem, kas gribēs pieķerties pie ebreju, tur tās stērveles, kur tās pušķis ir, un citiem vārdiem sakot, tas, ko Dievs ir solījis, ja, par Ābramam, ko viņš ir zvērējis, viņš nav atcēlis, ja, un savā laikā tas piepildīsies. Un es domāju, šodien vakar mums bija bērnu tāds pasākums ar bērniem, svētdienas skolniekiem, bet šoreiz neiznāca, es gribu kādu citreiz runāt, kā būtu jāgatavo mūsu ļaudis, lai viņi ar tādu cieņu un bību izturās pret ebreju tautu. Dievu priekšā nav atšķirības, ja. Nav atšķirības, kāda tauta, kāda rase, tur tas ir pilnīgi, tam nav nozīmes. Bet Ābrama dēļ un Dievu doto solījumu dēļ savā laikā viņš to pacels, piepildīs. Lai nav tā, ka šodien tā palaiž muti un līdz ko dzird par ebreju, tā uzreiz, Pasaules banka un tā banka un tie, uzmanīgi ar to.
tiesas spriešanu. Un tad šeit 5. un 6. pāns, tas noslēdzošais brīnišķīgais. Tas kungs klās pār visu Ciānas kalnu un tās svētkus sapulcēm, padebesi un dūmus dienā un uguns gaismas mirdzumu naktī. Un pār visu klāsies tā kunga godības pārsaks, kas dos pavēni no saules karstuma dienā un pajumti negaisā un lietū. Tagad es gribu jums jautāt, brāļi, par kādu laiku šis ir rakstīts. Es zinu, ka tas ir ļoti grūts, smags jautājums, bet tomēr gribētu zināt par kādu laiku, un tas ir burtiski tā, jeb tā ir alegorija, jeb tas ir tikai tāds fantazējums, piedošana. Es domāju, ka bieži vien jau tā saka, teiksim, par praviešiem, ka viņi raksta tā, kā runā, teiksim, aktieri teātrī. Viņi runā tā, ka dzird gan pirmās rindas, gan arī pēdējās. Un es domāju, ka šie te vārdi patiešām, man liekas, arī būtu attiecinājumi uz mums, kā uz tām pēdējā rindā sēdošiem tādā vēstures kontekstā. Un ka te runa ir par debesu valstību. Un es domāju, mēs reizēm to debesu valstību atliekam tikai tur. Tā kā nomirsim, tad mums būs zaļainās ganības un tā. Bet, ka principā, es domāju, jau tie, kas mēs esam tādi kristieši, mēs jau esam piedzīvojuši, ka tā debesu valstība jau ir šeit virs zemes arī to mūsu kristiešu vidū. Un, ja, teiksim, tu pasaulē saskaries ar kādām lietām, kur tu domā, bāc, kā tu tagad audzināsi bērnus, ka tas Eiropas parlaments pieņem tur to drausmīgo lēmumu nesen. Un tā, tad saprotu, tā, ka tu atnāc uz draudzi vai satiec kādus savus brāļus, māsas Kristu, ka tur tā ir sajūta, jā, ka mēs esam pasargāti no visas tās pasaules svelmes un visām tā lietus un negaisa, kas brūk mums virsū, un ka mēs esam šajā kā tādi cālīši zem vistas spārniņa pasargāti, kā Kristus brīnišķīgi izsaka evaņģēlijā. Ka tur ir tas pasargājums, kur ir kristīga draudze, kur 2 vai 3 ir kopā ar viņu vārdā. Labi, neteikšu neko labi. Āri, neko tu domā. Es teiktu tā, ka ja ir jautājumi šie 2, ja, vai tad, vai tagad, tad es teiktu, te varētu būt abi. Kāds varētu būt tas? Tu domā, tad, tas ir pagātnē, jeb nākotnē? Nākotnē un tagad, ja. Par tagadni tā, ka ir droši tas, ja mēs meklējam to kungu, mums ir grēku piedošana, mēs esam šķīstīti no grēkiem, ar mums ir Dieva aizsardzība. Viņš ir ar mums. Ir rakstīts, kas pieskarās jums, tas viņa acu raugam pieskarās. Dievs sargā, svētī un izvada. Attiecībā par to, kas nākotnē, noteikti par nākotni, tur gan par šiem ebrejiem, gan par to, piemēram, pēc Armagedonas. Ja jau tagad ir domas par dažādām tām enerģētiskas krīzēm, ja, tad droši, ka tai laikā nevajadzēs vai tādas enerģijas. Ja. Dievs dos, ka būs mākonis dienā, uguns naktī. Labi, bet tad par kādu laiku tu to runā? Tas ir par 1000 gadu mieru valstību? Jā. Tad tā būs 1000 gadu mieru. Ko tu domā? Tu esi dzirdējis par tādu 1000 gadu mieru? Es gan... Tu esi jauns. Jā, es esmu jauns. Teleportējies neesmu turien. Es dažādas, teiksim, viedokļus par šo 1000 gadu mieru valstību esmu dzirdējis un godīgi sakot. Man interesē tavs viedoklis. Tu taču esi mācītājs beigās. Tad tev ir jāsaka draudzē. Man liekas nedaudz tā kā jocīgi. Tad bieži vien tas, kā tiek interpretēts, ka tagad tā 1000 gadi mums būs miers šeit virs zemes. Man liekas, tā... Tu domā nereāli tas? Es domāju, ka nereāli tāpēc, ka Dievs to nevarētu izdarīt. Ne tāpēc. Viņš ir visvarens, viņš to spēj. Bet man kaut kur bišķi loģika tajā domā pietrūks tāda, kāpēc būtu tā, kāpēc tad, uzreiz tad uz debesu valstību tā kā nedoties un tā, bet kāpēc vajadzīgi bet, ja Dieva vārds par to runā? Runā, jā. Bet, ko tad darīt ar to, ka viņš tur runā? Tad vienkārši tas skaidrojums, pie kura es pieturos attiecībā uz šo, ka tas ir attiecināts, teiksim, uz kristīgo, teiksim, sabiedrību šajā laikā jau kas ir, ka mēs jau reāli patiesībā dzīvojam. Tu šitām pasakām tici?
tās taču ir pasakas, brāl mīļais. Tu spēj ticēt jauns cilvēks ar loģisku prātu, ka tagad 1000 gadu miera valstība ir Kristus baznīcā. Parādi man vienu Kristus baznīcu, kurā ir kur paklausies, brālis sūdz tiesā, brāli iet uz aprunā, nevar sēdēt beņķa galā. Kas notiek draudzēs? Vaiprāts. Un to tu gribi man sacīt, ka tā ir 1000 gadu miera valstība? Ne par to, jo tas jau par ko tu, runā, tās ir lietas, par ko patiesi ticīgie skumj. Yeah. Un tā jau ir patiesībā, tā ārēji redzamā, baznīca. Tad kur tad viņi ir tā 1000 gadu miera valstība? Es domāju, ka tā 1000 gadu miera valstība ir visu patieso ticīgo starpā, kur ir starp visām konfesijām, atrodami. Un kur tu saproti, ka tu reizēm ar vienu... Piedod man tad. Man ir interesanti. 1000 gadu. Ja Dievs saka 1000 gadu miera valstību, tad 1000 gadu. Piedod man, tad jau mēs te varam sākt grozīties ap savu asi, piemēram, par 3,5 un 3,5 baisajiem gadiem, kas tuvojās. Tad tiem tu arī netici? Es īsti neuztveru, ko domā tiem 3,5. 7 gadu tribulation, kā ir latviešu piedod. Lielā bēdu laiks. Bēdu laiks. Atklāsmes grāmatē. Tad tas nebūs, tas jau ir garām. Varbūt, es saku, es par tiem pēdējiem laikiem, tas ir grūts, tur nevar tā es nevaru līdz galam arī pateikt, ka manu šī hipotēze ir. Es saprotu. Tā ir tikai manas pārdomas par to. Es neesmu tā līdz galam skaidrībā ticis ar to 1000 gadu miera valstību, teikšu godīgi. Jā, bet Kristus otrā atnākšana? Kristus otrā atnākšana, es domāju, ka noteikti, ka būs. Kur viņš nāks? Visā pasaulē. Un ko viņš te darīs virs zemes? Kopā ar Obamu un Eiropas parlamentu? Otrajā reizē viņš, man liekas, ka bija svētie raksti noteikti, ka saka, ka viņš nāks uz tiesu. Ka viņš vairāk nenāks te kaut ko. Tad tiesās šeit, virs zemes? Vai šeit ir zemes, vai cik šausmīgi daudz raidījumu mums jau te ir tapuši. Noteikti par to runāt. Ko tu saki? Ko es saku? Piedod, lūdzu. Es saku tā, ka es arī esmu daudz skaidrojumus lasījis, un es kādā gadījumā biju jauns ticīgais sludinātājs Baptistu draudzē. Es jautāju, mums bija iespēja būt Igaunijā, toreiz bija tāds Igaunijā Baptistu bīskaps, tāds Vizu. Un es viņam bija iespēja dabūt viņu bijām viņa tur tuvinieku lokā tur, un es tad viņam personīgi jautāju, kā tu domā, kā tad tur īsti būs? Un viņš tā klusēja, un tad viņš teica, paživjom uvidjim. Dzīvosim, redzēsim. Starp citu, bija arī baptistu mācītājs, kurš viņš bija izstrādājis, es aizmirsu viņu vārdu, viņš izstrādājis bija par atklāsmes grāmatu, kur varēja, piedošana, ka es negribu aizvainot ne baptistu, ne kādu citu, ja. Izstrādājis visu, kā viss būs. Paživjam uvidjim. Bet tad, ko tu saki, Kristus otrā atnākšana? Es saku vienu principu tādu, ka man pietiek ar to, kas rakstīts Dieva vārdā. Un ja es varu, ja man vēl ir iespēja iedziļināties caur tām oriģinālām valodām, es neesmu speciālists tajās, ja es tur varu atrast vēl apstiprinājumu tam, kā ir šajā latviešu, citā latviešu, krievu, angļu vai kādā, man tas pietiek. Un es ticu, ka būs. Es ticu, ka būs tā, kā rakstīts ir pa šiem pēdējiem laikiem. Daudz, ko es nesaprotu. Es nezinu, bet viņš Kristus nāks uz tiesu šeit virs zemes, jeb viņš nāks pēc savas draudzes? Es domāju, gan. Jā, es ar tā domāju, gan. Bet redz, ir divas skolas tādas izteiktas. Viena ir, kad Kristus paņem savu draudzi pirms šī bēdu laika, otra ir, kas pēc. Jā? Nē, par laikiem, kad viņš nāks, to nerunāsim. Es zinu tās skolas, tur ir ne tikai 2-1, tur ir 5, pavisam 5, bet tas tā. Bet vispār, pagaidi, ja neeksistē bēdu laika, ja neeksistē konkrēti bēdu laika, 7 gadi. Ja neeksistē, jeb vienā variantā, es zinu, tepat tās Latvijā arī turās pie atziņas, ka bēdu laiki jau ir sen pagātnē.
ja neeksistē arī tūkstošgadu mieru valstība, kā viņa būs un kur viņa būs, un par to nemaz nerunāsim, bet vispār kā princips, kā tāds. Tad ir zem jautājuma, ziemas draugi, ļoti daudz. Tad parādās, ko tad Kristus tad darīs, tad viņš nāks tad tiesāt, tad viņš tad šiten te sēdēs, kurā zemē viņš sēdēs, Jeruzālēmē, un sauks visus tur tiesāt. Piedodiet, ka es tā ālojos, ja? Bet redziet, cik ir ļoti, ļoti svarīgi lasīt Dievu vārdu, saprast un par to būt pārliecinātam. Ja nav pārliecības, tad Svētais Gars dod šo pārliecību. Jā, lūdzu. Es tikai gribēju teikt par to, ka es nevienā brīdī nesaku, ka viņa nebūs. Kas nebūs? Kā tā tūkstošgadu miera valstība. Es neapšaubu. Ja Kristus to ir rakstījis, tad tam ir iemesls. Tas jautājums ir par to, ka es galam nevaru saprast, kā to, kā to attiecināt, ja kā to labāk skaidrot. Vai tas ir kaut kas, kas jau ir bijis, ir vai būs. Un par Kristus otru atnākšanu man nav nekādu šaubu, ka tas būs. Piedod, ka es tev tā salīdzināšu, bet es tev kā brālim, es tev to mīlestībā saku, es tev to nesaku ar kaut kādu tādu naidu, jeb kaut ko tam līdzīgi. Zini, tas ir precīzi tāpat kā Izraēla tauta. Nesaprot līdz šim brīdim, vai Mesija ir nācis, kad te viņš būs, vai viņš būs, pagaidi. Jau entie ir jau nokavējuši. Paskaties, kur dzīvo šobrīd, tikai tāpēc, ka viņu neatzina, vienkārši nepieņēma to, kas ir rakstīts. Negribēja to saprast. Arī, es tev to nesaku, ka tu negribi saprast, bet daudzi šodien negrib saprast. Visu to stum projām, jo tad ir pavisam cita attieksme iepratim šodienas manai dzīvei, jeb viņu dzīvei, iepratim arī attiecībām ar Dievu, ar Svēto Garu, ar Kristu, ar Dievu vārdu. Tad tik daudz ir jāmaina, kad labāk. Un pareizi. Un tad labāk. Tūkstošgadu miera valstība, jā, tas ir visu laiku, viņš tā plūst. 7 gadu baisais periods, tas bija Nerona laiks. Tajā laikā projām, tas jau ir cauri jau. Mēs jau tagad dzīvojam 1000 gadu miera valstībā. Redziet, tad sanāk putra totālā. Tagad man ir tāda sajūta, ka tu vienu viedokli pacel pāri pārējiem. Jo nav jau tā, ka šī doma, kur pārstāv to ideja, ka tā miera valstība ir bijusi, ka tā ir uz plāniem diegiem šūt. Es tā neteiktu. Jo man liekas, arī tur ir savi argumenti, kas liek domāt par to, un tāpēc, ka man savā laikā tā doma par to, ka tas neliekas no Dieva puses, kontekstā ar pārējo, ko es lasu svētajos rakstos loģiski, es viņu pagaidām atlicis. Bet es gribu saprast, kā visas lietas salikt kopā. Jā, es saprotu. Man patīk tas, ko tu saki, pagaidām es esmu atlicis. Nav ko atlikt. Pavisam īsi. Lūdzu, pavisam īsi. Manā izpratnē būtu saprotams tā. Kaut kur nāks šis te bēdu laiks, ierobežotu laiku. Iespējams, kad Kristus draudz jau ir paņemta prom. Kad šis bēdu laiks beidzās, nāk tas kungs, un tad ir tā, kad ir uz 1000 gadiem Sātans ir saistīts, un Kristus ar saviem svētajiem, gan ebrejiem, gan pagāniem nodemonstrē 1000 gadu laikā, ko. Pēc tam tiek atkal atbrīvot Sātans, kā tur raksti saka, un tad viņš atkal tur tā musināšana, un tur tā lielā kauja. Un tad tikai ir Armagedona. Debes, jauna zeme, pēc tam viss ir. Ļoti interesanti. Laiks tik ātri aiztaisās. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Es domāju, ka ļoti daudziem tas liek domāt un domāsim par to. Lūksim Dievu, un Svētais Gars mums to atklās. Lai Dievs jūs svētī visu labu.